Slavu un pateicību mūsu kungam, Jēzum, Kristum un svētiem garam un Dievam tēvam, kurš mūs ir aicinājis ar svētu aicinājumu, taisnojis mūs, kurš veido mūs līdzīgus savu dēlu tēlam. Un kādreiz cilvēks mulsina, kā tas tā var būt, ka mēs visi būsim līdzīgi Dieva dēlam. Tas taču būs garlaicīgi, visi būsim vienādi. Un tas ir tā, liekas, ka nemaz negribās tiekties uz tādu vienveidību. Bet es domāju, ka tas ir veltīgs uztraukums. Jo, kad mēs redzam, kā visu, ko ir radījis Dievs, mēs redzam, ka tā ir milzīga daudzveidība. Zinātnieki pat ir izpētījuši, ka neviena koka lapa nav vienāda. Uz visas zemeslodes katra ir savādāka. Un es teicu, ka Dieva daba, šis Kristus raksturs mūsos, ka tas no vienas puses it kā padara mūs līdzīgus vienam otram. Bet no otras puses tieši Kristus raksturs vairāk nekā jebkas cits ļauj atklāties mūs kā īpašām, neatkārtojamām personībām. Un lai gan šobrīd mēs atšķiramies viens no otra arī ar saviem grēkiem, diemžēl, un tādā veidā it kā vairojās šī dažādība, tomēr grēks ir tieši tas, kurš, ja mēs tā padomāsim, kurš cilvēks padara vairāk līdzīgus vienam otram. Viņš it kā novienādo, un vēl vairāk grēks ved nāvē, un nāvē šie cilvēki kļūst vēl līdzīgāki. Viņi vairs neatšķirās ne ar ko. Bet tur, kur ir dzīvība, tur nemitīgi rodās kaut kas jauns, tur notiek dzimšana, tur notiek augšana, tur notiek ziedēšana, tur nobriest augļi, un veidojās kaut kas jauns un atšķirīgs, viss plūst un aug. Un es domāju, ka mēs pat pilnībā nespējam aptvērt, ko nozīmē būt līdzīgam Dieva dēlam. Un šis priekšstats ir, man liekas, ļoti, ļoti nepilnīgs. Un es pieminēju tikai raksturu. Un tas jau ir ļoti daudz. Tas ir tas pamats, uz kura stāvot, cilvēks spēja radīt neaptverams rezultātus. Un ja tas ir daudzos cilvēkos, ja šis Dieva raksturs ir visos cilvēkos, spēja radīt raksturīga Dieva īpašība, jau tagad cilvēks ir apveltīts ar spēju radīt. Un es teicu, ka šī spēja cilvēkiem izmainīsies pavisam citā jaunā līmenī. Un noteikti ir vēl kādas lietas, par kurām mēs varētu runāt, bet jebkurā gadījumā līdzināties Dieva dēla tēlam. Tas ir kaut kas tāds, uz ko ir vērts tiekties, pēc kā ir vērts to vēlēties. Jo viņš ir svēts mūsu kungs. Svēts ir mūsu kungs Jēzus. Un es esmu mazliet aizsteidzies priekšā tam, ko es gribu šodien runāt. Šis attiecās uz vārdiem no vēstules romiešiem 8. nodaļas 29. panta, kur rakstīts, tos viņš ir nolēmis darīt līdzīgus savu dēlu tēlam. Bet atgriezīsimies atpakaļ pie 28. panta, kur es iesāku pagājušajā reizē, un izlasīsim to romiešiem 8. nodaļa, 28. pants. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu. Tāpēc, ka tie, pēc viņa mūžīgā nodoma, ir aicināti. Es runāju par to, ka mīlēt Dievu, tas ir pamatu pamats. Tas ir zemes un visuma centrālā asa, ap kuru viss griežas. Un tas tiek prasīts no jebkura cilvēka. Uz jautājumu, kāds ir augstākais bauslis, Jēzus atbild Mateja evaņģēlijā 37. pantā. Bet Jēzus tam sacīja, tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds, no visas savas dvēseles, no visa savu prāta. Tas nenozīmē, ka mūsu mīlestība uzreiz būs pilnīga. Tas nenozīmē, ka tā tiek sagaidīta pilnīgā veidā. Nē, mums šajā mīlestībā ir jāpieaug. Mēs pieaugam tajā.
Mums vajag domāt par to, ko tas nozīmē mīlēt Dievu. Ir mīlestība uz laulāto draugu, ir mīlestība uz bērniem, ir mīlestība uz vecākiem, ir mīlestība uz savu tautu. Arī draudzība ir sava veida mīlestība. Un katra no tām atšķirās. Bet ko nozīmē mīlēt Dievu? Kā viņu mīlēt? Ir svarīgi tiekties uz to un pieaugt tajā. Ir svarīgi saprast, kā es savā ikdienas dzīvošanā varu paust savu mīlestību uz Dievu. Ne tikai svētdienās atnākot uz dievkalpojumu, bet katru dienu. Kā mēs to varam izpaust? Un ir vēl kāda lieta, mums ir bieži tāda izpratne, ka labumu gūs tikai tas, kas saņem mīlestību. Tas, kurš tiek mīlēts. Bet tas, kurš mīl, tas tikai zaudē, tas tikai atdod un atdod no sevis. Bet tā gluži nav. Arī tas, kurš mīl, tas saņem. Ja mēs kādu mīlam, no tā vien mēs jau tiekam izmainīti. Ja mēs mīlam Dievu, tad mēs tiekam brīnišķīgā veidā izmainīti. Es domāju, ka mēs par to varam liecināt. Tad, kad mēs mīlam Dievu, mēs it kā dodam kaut ko no sevis. Ja mēs mīlam kādu cilvēku, mēs arī dodam no sevis. Bet mainamies jau mēs. Un es domāju, ka savā ziņā par to runā arī Pāvils šajā raksta vietā. Tad kas mums ir jāsaprot? Pavisam fundamentāli, kas ir pamats. Kas senajās celtnēs pamatos mēdz būt ielikt tādi milzīgi akmeņi, kas mērāmi vairākos 100 tonu. Un šie akmeņi piedod šīm ēkām milzīgu stabilitāti. Jeruzālemes tempļa mūrsienā lielākais akmens, ko ir pētnieki konstatējuši, sver apmēram 300 tonnas. Tā priekš mums šis daudzu 100 tonu smagais pamata akmenis, kas ir zem mūsu kājām, tas ir tev būs savu kungu mīlēt. No visas sirds, no visas dvēseles un no visas savu prāta. Tas ir tas pamata akmenis. Visas pārējās lietas ir no tā izrietošas vai to paskaidrojošas. Un tātad cilvēkiem, kur stāv uz šīs klints, kas arī nozīmē mīl Dievu viņiem visas lietas nāk par labu. Un tas ir ļoti iedvesmojošs apsolījums, lai gan miesīgi domājošiem cilvēkiem nevienmēr tā liekas. Un viņi var jautāt, kur tad ir tas tavs labums? Es to neredzu tavā dzīvē, to tavu labumu, kas tev tiek Dieva vārdā solīts. Bet ja mēs uzmanīgi lasīsim šo rakstu vietu, tad Pāvils nemaz nerunā par tādu bezrūpīgu dzīvi, kā mēs bieži saprotam labumu. Iepriekšējos pantos viņš runā par ciešanām, viņš runā par ilgu pilnām nopūtām, viņš runā par cerību, kura ar pacietību ir jāsagaida, viņš runā par nespēku, kurš piemeklēs tos, kas staigā garā, nevis miesas vadīti, bet gara vadīti. Un viņš raksta, gars palīdzēs jums jūsu nespēkā. Pats gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Ja Pāvils raksta, ka gars iestājas par svētajiem, no vienas puses tā ir ļoti uzmundrinoša ziņa. Tas ir tas, ko Pāvils grib mums visiem pateikt. Dieva gars iestājas par jums. Viņš grib mūs stiprināt un uzmundrināt. Bet no otras puses tas liecina par to, ja mums vajag par mums iestāties, tad viss mūsu dzīvē neies viegli. Tas liecina, ka nebūs gludi un nebūs rāmi, ja jau Dieva garam ir jāiestājās par mums. Ja jau viss būtu tik jauki, kā varētu iedomāties, tad mums nevajadzētu visu šo daudzpusīgo palīdzību, pa kuru raksta Pāvils pirms šī panta. Un arī tieši šī frāze, kur mēs šodien lasām, visas lietas nāk par labu.
Tā nav frāze, kur cilvēkam saka, tad, kad viss jau ir labi. Tad, kad mēs sakam šos vārdus, tas nozīmē, ka cilvēks, ka viņam ir grūti, viņam ir slikti, un viņu vajag uzmundrināt. Viņš saka, visas lietas nāks par labu. Jau arī šī frāze liecina, ka nav labi. Un tātad Pāvils nesaka, ka būs viegli. Tas, ko viņš saka, ir, ka Dieva gars būs ar tevi un visas lietas tev nāks par labu. Vecajā derībā Dievs savas tautas šķīstīšanu reizēm salīdzina ar zelta vai sudraba dzidrināšanu, kas notiek atkal un atkal, kausējot šos metālus, kā rezultātā atdalās kaut kādi piemaisījumi. Un šī metāla prova tiek pacelta augstāk. Lasīsim no Jeremijas 6. nodaļas 29. un tālāk panta. Plēšas gan pūta, bet no uguns iznāca tikai alva. Kausētājs bija velti kausējis, sārņi nebija ļāvušies sevi atšķirt. Tāpēc viņus sauc par bezvērtībā aizmestu sudrabu, jo tas kungs tos ir aizmetis projām. Šie panti no Jeremijas grāmatas ir kā laba līdzība arī tam, kas notiek mūsu katra dzīvē. Lai mēs saprastu, kāpēc mēs tiekam kausēti. Lai atdalītos sārņi no mums. Un šeit mēs noteikti varam ieraudzīt atšķirības starp tiem, kuri mīl Dievu un kuri nemīl Dievu. Kausēti tiek visi. Bet ir kādi, kuri, neskatoties uz kausēšanu, viņi neļauj sārņiem atšķirties nost, lai gan kausētājs sagaidīja, ka tas tā notiks. Bet ir kādi, kurus teikšu, ka tie ir tie, kur Dievu mīl, kausēšanas laikā no viņiem atšķirās šie sārņi. Tie attiet nost, tie atšķirās. Šeit iet runa par Dievu tautu, par cilvēkiem. Dievs mūs salīdzina ar dārgmetālu. Kaut ko vērtīgu, kaut ko svarīgu. Bet ja piemaisījumi neļaujas atšķirties, tad viņu sauc par bezvērtībā aizmestu sudrabu. Jo tas kungs tos ir aizmetis projām. Un lasīsim tālāk 28. pantu no vēstules romiešiem. Tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Tātad viss nāk par labu tiem, kas Dievu mīl, bet tas nenotiek vienkārši tāpat. Dievs neatstāja šos cilvēkus, kas viņu mīl, bez uzmanības. Izrādās, ka Dievam ir mūžīgs nodoms priekš šiem cilvēkiem. Un, lai šis nodoms īstenotos, ir jānotiek kaut kādām lietām. Mums ir jāsaprot, ka labums bieži vien ir nosacīts. Kas vienam ir labs, tas kādam citam nemaz nav labs. Piemēram, pilsētnieki lūdz pēc saulaina laika, jo viņi grib iet sauļoties. Viņiem labs ir saulains laiks. Zemniekiem lauki ir izkaltuši, viņi lūdz un sauc pēc lietas. Viņiem labums ir lietas. Un mēs redzam, ka šis labums ir pilnīgi pretējs. Vai, piemēram, krītās piena cenas. Un pircējs saka, aleluja, piens ir palicis lētāks. Pircējam tas ir labi, bet pārdevējam tas ir slikti. Pārdevējs domā, kā es tagad savilkšu galus kopā, jo piena cena ir nokritusies, rēķina aug un viss pārējais aug, un kas vienam ir labs, tas otram ir slikts. Abiem nevar būt šis labums. Un tieši tāpat arī šajā vietā. Viss nāk par labu. Tad mums jāsaprot, ka tas ir priekš kaut kāda konkrēta mērķa. Tas tā nav vispārīgi. Tas ir tiešā saskaņā ar Dieva mūžīgo nodomu. Šis labums, par kuru te iet runa, kalpo tam, lai tiem cilvēkiem, kuri Dievu mīl, lai pie viņiem īstenotos Dieva mūžīgais plāns. Tas labums kalpo šim mērķim. Tas kalpo konkrēta mērķa sasniegšanai. Tas nav vienkārši kaut kāds abstrakts labums.
Vēl citiem vārdiem sakot, tiem, kas Dievu mīl, visas lietas notiek tā, lai viņu dzīvē īstenotos Dieva nodoms. Un šis nodoms arī ir tas labais. Un nākošā lieta, ko mēs šeit lasām, ir, kur daudz mulsina, ka ir kādi aicināti. Jo nākošajā pantā arī viņš raksta, jo kurus viņš ir sākumā nozīmējis, tos uz tiem tas attiecās. Un rodās maldīgs iespējas, ka ir kādi konkrēti cilvēki, kurus Dievs ir aicinājis un sākumā nozīmējis, bet ir kādi, kuriem, piedodiet, diemžēl jums Dieva žēlastība ies garām, jo jūs neesat sākumā nozīmēti. Un tiešām Bībele nekur nemāca, ka visi cilvēki izglābsies. Ar to ir jārēķinās. Nevienā vietā Bībele nesaka, visi tiks izglābti. Bībele runā, ka tiks atšķirt āži no avīm, ka tur ies tur tā un vēl. Bet mēs redzam skaidru kritēriju, pēc kura Dievs aicina un kurus jau ir sākumā nozīmējis. Tie ir tie, kuri mīl Dievu. Vai citiem vārdiem sakot, Dievs izvēlās tos, kuri izvēlās viņu. Vai vēl citiem vārdiem sakot, Dieva valstībā nebūs neviens pret savu gribu. Un tas nozīmē, ka tur būs tikai tie, kas mīl Dievu. Ja tas tā nebūtu, tad ļoti maldinoši būtu Bībeles teksti. Piemēram, 1. Timoteja 2. nodaļa no 3. panta. Tas ir labi un patīkami Dievu mūsu pestītāju priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Ja mēs domājam, ka Dievs jau no sākuma ir paredzējis izglābt kādus konkrētus cilvēkus, tad es nezinu, kā skaidrot šo raksturvietu un citas līdzīgas raksturvietas, kuras liek saprast, ka Dievs grib glābt visus cilvēkus, ka viņš ir nomiris par visiem cilvēkiem. Vai tiešām mūsu pestītājs grib, lai ir izglābti visi cilvēki, bet viņš par spīti tam viņš audzina savu raksturu, viņš saka, nē, izglābsies, es gribu, lai visi, bet izglābsies tikai tur Jānis un Pēters un Anniņa un Zane. Pārējie, atvainojiet, neiet kopā. Raksturvieta Jāņa evaņģēlijas 3, 15 līdz 16. Lai ik viens, kas tic, viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Šīs rakstu vietas, kurās ir šie vārdi, ik viens vai katrs, vai tad tās nenozīmē ik viens un katrs? Ja patiesībā tas nozīmē tikai izredzētie. Protams, Bībele runā par izredzētajiem un par izredzēšanu. Bet ir milzīga atšķirība, vai izredzētie ir konkrētas personas, ar konkrētiem vārdiem. Šodien mēs vēl teikt ar konkrētiem personas kodiem. Vai izredzētie ir tie, kur ir teikuši Dievam jā. Kur ir noticējuši, kur ir iemīlējuši Dievu. Un vēl tālāk 30. pants runāt par to pašu, bet kurus viņš ir nolēmis atpestīt. Vai ir kāda rakstu vieta, kur būtu rakstīts, ka Dievs ir nolēmis atpestīt tos, kuri netic, kuri nemīl Dievu, kuri ir dumpinieki, kuri mīl šo pasauli vairāk? Nē, viņš glābi tos, kuri nožēlo savus grēkus, kuri atgriežas no saviem ļauniem darbiem, no savas bezdievības, kuri tic viņam, mīl viņu. Un kas notiek tālāk ar šiem cilvēkiem, kuri ir noticējuši un iemīlējuši Dievu? Dievs viņus neatstāja. Viņš šos cilvēkus aicina sekot viņam. Viņš saka, man priekš jums ir nodoms.
Man priekš jums ir brīnišķīgs plāns. Sekojiet man. Kā mēs lasām 1. Tesaloniķiešiem 2. nodaļa 12. pants. Uzmundrinājām, pamācījām un pārliecinājām dzīvot tā, lai jūs būtu sava Dieva cienīgi, kas jūs aicina savā valstībā un godībā. Tas nozīmē, ka mēs esam aicināti, Dievs mūs aicina savā valstībā un godībā. Un Pēters saka, lai jūs būtu Dieva cienīgi. 2. Tesaloniķiešiem 1.11. Tamdēļ arī mēs vienmēr lūdzam par jums, lai jūsu Dievs darītu jūs sava aicinājuma cienīgus un līdz galām piepildītu jūs sirsnīgo cenšanos pēc laba un ticības darba spēkā. Tātad atkal ir šis Dieva aicinājums. Šeit Pāvils runā par to, kā notiek aicināto taisnošana, caur svēttapšanu. Juridiskā taisnošana, ja tā var izteikties, notika brīdī, kad mēs nožēlojām grēkus, kad mēs atgriezāmies no tiem, kad Jēzus kļuva par mūsu dzīves kungu. No tā brīža, kad Jēzus izlietās asinis, nomazgāja mūsu grēkus un mēs ieguvām Jēzus taisnību Dieva Tēva priekšā. Bet tad, ja šī atgriešanās patiešām ir notikusi, tad tas, kas ir noticis mūsu sirdīs, tas grib izpausties arī redzamā veidā. Tas, kas mūsos ir iekšā, viņš grib nākt ārā. Mūsu gars tiecās pēc svētas dzīves. Mūsu gars mīl šo šķīstību, šo skaidrību, šo tīrību. Bet vecām iespretojas. Un tas ir process, par kur Pāvils runā šajā 8. nodaļā romiešiem, kad jūs dzīvosiet gara vadīti. Jums būs grūtības un jums būs ciešanas. Būs pretestība gan no šīs jūsu vecās dabas, un pretestība būs no pasaules, no ārpuses. Jo viņa to nemīl. Viņa to necieš. Bet nebīsties. Tāpēc Pāvils saka, bet nebīsties. Dieva gars iestāsies par tevi. Viņš lūgs par tevi. Viss šis process nāks tev par labu. Viņš saka, visas lietas, kas notiek tavā dzīvē, tas nāks tev par labu. Par kādu labumu šeit Pāvils runā. Neiet runa par lielāku algu vai labāku darbu vai kaut ko tam līdzīgu. Kā es to redzu, ja tu dzīvo gara vadīts, tad tev visas lietas nāks par labu. Lai arī kādi būtu apstākļi un situācija tavā dzīvē, tas viss tevi vedīs vienā virzienā. Tu tiksi darīts līdzīgs Dieva dēla tēlam. Tas nenozīmē, ka kristietim ir paredzēts ciešanas no rīta līdz vakaram. Tas arī nenozīmē, ka tev tiek solīta leiputrība. Ja mēs izmantojam šo salīdzinājumu ar šo kausētāju, kurš dzidrina šo sudrabu, tiem, kas Dievu mīl, šie sārņi atdalīsies. Kāpēc tā? Jo tie, kuri mīl Dievu, viņi, ja paskatīsimies no citas puses, kas ir tas, ko mēs iemīlam Dievā? Mēs iemīlam viņa likumus. Tos, caur kuriem atklājas Dieva daba, Dieva raksturs, viņa svētumu, viņa taisnību. Mēs iepazīstam, ka Dievs ir neizmērojami labs. Un visas šīs lietas, viņas atsaucās mūsu sirdīs. Tas ir tas, ko mēs sakam, jā, mēs to gribam. Mēs to gribam, mēs to mīlam. Mums tas ir dārgs un tas mums ir svarīgs. Mēs to mīlam, mēs mīlam Dievu, jo viņš ir visa tā autors. Un viņā viss tas ir pilnīgs. Un viņš ir visa tā avots. Un ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, kā rakstīts Jeremijas 31. nodaļā, 33. pantā. Tā saka tas kungs, es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos. Es to rakstīšu viņu sirdīs, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mana tauta. Tas nozīmē, ka
ka viņš savu bauslību ir ierakstījis manā sirdī. Halleluja! Viņa bauslība ir mūsu sirdīs. Tas vairs nav kaut kas ārējs, ko mēs izlasām kādā grāmatā, un mēs sakām, jā, tur ir pareizi rakstīts. Tagad tas jau ir mūsu sirdīs. Mēs mīlam to. Mēs mīlam Dievu likumus, mēs mīlam Dievu kārtību. Mēs mīlam to svētumu, to šķīstību, kāds ir Dievs. Tas ir mūsu sirdīs. Tas ir ļoti, ļoti labi. Bet ar to vēl ir par maz. Ir par maz atzīt, ka tas ir labi un pareizi. Ir par maz apgalvot, ka es to mīlu savā sirdī. Vajag dzīvot saskaņā ar to. Ar to, ko es esmu saņēmis no Dieva, ko es uzskatu par pareizi, par labu un to, kas ir manā sirdī. Nevis vienkārši, ko es uzskatu par labu un pareizi, jo tas ir manā sirdī, bet to, kas ir saskaņā ar Dieva vārdu. Jo citādi tikai vienkārši paļaujoties uz to, kā cilvēki bieži saka, es paļaujos uz savu sirdi, ko viņi man saka, kuru viņi man vada. Mēs varam iegrimt tumsā. Ne visas sirdis ved uz gaismu. Lai gan cilvēkam pašam tā liekas, ka viņš jau iet savas sirds vadīts. Romiešiem 1. nodaļa, 21. pāns. Jo zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu, un viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā. Daudziem liekas, ka viņa sirds ir prātīga un ka tai var klausīt. Ka to nevajag salīdzināt, vai mēs varētu teikt, ka to nevajag nokalibrēt ar Dieva vārdu. Paskatīties, vai viņi saskan ar Dieva vārdu. Un joprojām miljoniem un miljoniem cilvēku. Viņi domā, ka viņi būs laimīgi, ignorējot radītāju dotos likumus, radītāju dotos principus. Tas ir līdzīgi, kā domāt, ka gravitācija uz viņiem vairs neatiecās, Dieva likumi uz viņiem vairs neatiecās, viņi jau savā sirdī zina labāk. Viņi saka, es zinu, ko es gribu, es zinu, ko man vajag, un es zinu, kā es to sasniegšu. Bet Dieva vārds saka, ka viņi Dievu nav turējuši godā. Tas nozīmē, ka Dievs viņiem nav autoritāte. Dieva teiktais nav tā vērts, lai tam paklausītu. Nē, tā vietā ir, es zinu labāk. Bet ir rakstīts, ka viņi ir savos spriedumos, ir krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā. Protams, šiem cilvēkiem ir kādi panākumi, viņiem ir savi prieki, viņiem ir arī neizbēgami, arī ir grūtības un pārbaudījumi un ciešanas, bet ir viens liels bet. Šiem cilvēkiem mūžības kontekstā, skatoties, pilnīgi neviena lieta nenotiek uz labu. Neviena lieta viņam nenotiek uz labu. Jo neatkarīgi no tā, cik viņi ir slimi, vai viņi ir veseli, vai viņiem ir izdevusies karjera, vai nav izdevusies, vai viņiem ir liela ģimene, vai viņi ir maza ģimene, vai viņi varbūt ir vientuļi. Un šo sarakstu varētu turpināt, nekas viņus neved tuvāk mūžīgai dzīvē. Nekas. Vai citiem vārdiem var teikt, kā mēs pēc šī 28. panta, neviena lieta viņiem nenāk par labu. Viņu sirds tikai nocietinās un kausējoties sārņi tikai paliek vairāk un tie neļauj sadalīties. Tikai no tā brīža, kad viņi atgriezīsies, kad viņi iemīlēs Dievu, no tā brīža viņam visas lietas sāks iet uz labu. Un pilnīgi pretējs process notiek ar tiem, kas Dievu mīl. Arī viņiem ir priecīgi un laimīgi brīži. Un es pat teiktu, ka to ir vairāk salīdzinot ar neticīgiem cilvēkiem, jo Dieva bērns savu mieru un prieku gūst ne tikai ārējās lietās. Viņš savu mieru un prieku gūst savā glābējā, savā Dievā. Viņš iegūst savu iepriecinājumu tur. Viņš ir patvērums tiem, kas piesauc viņu vārdu.
Bet, protams, arī kristiešiem viņiem ir grūtības un bēdas un ciešana laikos. Tam, kurš mīl Dievu, tas ir īpašs šķīstīšanās laiks. Tas ir laiks, kad šie sārņi attiet nost. Vēl vairāk un vēl vairāk. Un ja nākās piedzīvot kādas vajāšanas, tad tās vairs jau nav par kādiem izdarītiem pārkāpumiem vai noziegumiem, jo Dieva bērns tos vairs nedara. Tas ir ciešanas par to, ka viņš pastāv uz Dieva vārdu, iestājas par Dieva principiem, kā bija rakstīts, mēs lasījām Romiešiem 8. nodaļas 17. pantā, ja nu esam bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantnieki, jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaidroti. Un tā mēs redzam, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Šī raksturvieta nesola bezrūpīgu dzīvi. Tā sola, ka jebkādi apstākļi tavā dzīvē tev nāks par labu, ja tu mīli Dievu. Ko tad mums ar visu to darīt? Vispirms tiem, kur vēl nav izlasījuši 8. nodaļu Romiešiem, līdz galam izdariet to, jo tur Pāvils vēl raksta visādas svarīgas un iedrošinošas lietas. Tur vēl ir daudz panti, kurus mēs rakstam kā zelta pantas. Bet to visu vajag ieraudzīt šajā gaismā. Kas mums ir svarīgi? Nav svarīgi vienkārši izlasīt šīs rakstu vietas, bet ja tu saproti, ka tās rakstu vietas, ka viņas grib tevi iedrošināt. Viņas tevi iedrošina. Viņš saka, esi drosmīgs, būs grūti, bet Dieva gars būs ar tevi. Dieva gars iestāsies par tevi. Viņš lūgs par tevi. Visas lietas tev nāks par labu. Seko tam, ko Dieva gars ir licis tavā sirdī. Ļaujies iedrošināties. Ļaujies. Uzticies šiem svēto rakstu vārdiem, kas uz tevi runā, jo tiem ir milzīga nozīme. Gan tavā dzīvē, gan tavu bērnu dzīvē, gan mūsu tautas dzīvē un tā tālāk. Atceries, ka tava dzīve nav tikai tava viena. No tās ir atkarīgs daudzu citu cilvēku dzīves. Tavi lēmumi ietekmēs ne tikai tevi, bet tā ietekmēs tavus bērnus. Tā ietekmēs tavus tos cilvēkus. Un tāpēc es tev saku, pieņem lēmumus, kurus Dievs var svētīt. Pieņem lēmumus savā dzīvē tādus, kurus Dievs var svētīt. Man ļoti patīk šī raksta vieta no Jeremijas, ko mēs lasījām par šo kausētāju, īpaši viena vārda dēļ. Sārņi nebija ļāvušies sevi atšķirt. Es skatījos citos tulkojumos, tur neparādās šī nianse ļāvušies. Tur vienkārši viņi neatdalījās un vēl kaut kā. Varbūt tā ir kļūda, varbūt tā ir tulkojuma nepilnība, varbūt tieši otrādi ir vislabāk izdevies pārnest šo oriģinālo domu. Neesmu to dziļāk pētījis, bet priekš manis tas ir ļoti, ļoti precīzi. Iedomājieties, ka Dievs tevi kausē un kāds sārnis, nezinu vai sārņi var lietot viens skaitlī, bet šis viens sārnis, piemēram, kāds, ja, viņš tiek rauts no tevis ārā. Viņš tiek atdalīts, un tu zini, ka tas ir sārnis, tas nav nekas labs. Tu zini, ka tev to nevajag. Tu zini, ka tev no tā ir jātiek vaļā. Dievs tev grib no tā atbrīvot, bet tu uzliec savu roku un velc atpakaļ. Nē, es to neļaušu. Es neļaušu tam atdara, ka tu, Dievs, to atņem. Un tā es saprotu, ka šie sārņi nebija ļāvušies sevi atšķirt. Ir kādas lietas un kādas vietas, kur mēs Dievam neļaujam valdīt mūsu dzīvē. Mēs it kā sakam Dievam, šito neaiztiec. Šī ir tā joma, kur es zinu labāk nekā tu. Tā ir mana. Šito neaiztiec. Un tas nozīmē, ka mēs neļaujamies. Mēs
nepadodamies Dievam. Jēkabs raksta, padodieties Dievam. Un mums jāsaprot šis sirds stāvoklis, kad mēs ļaujamies Dievam, vai kad mēs padodamies Dievam. Tā ir cīņa. Otrs Jēkabs raksta, cits Jēkabs patriarhs, ka viņš cīnījās tieši ar Dievu. Bet tā ir cīņa, lai paceltu rokas Dievu priekšā, lai paceltu balto karogu un pateikt, Dievs valdi manā dzīvē. Lai viss notiek pēc tava prāta. Lai kas arī notiktu, esi mans kungs un mans Dievs. Tas nav vienkārši. Tā nav vājuma pazīme. Uzticēt visu savu dzīvi Dievam. Kāpēc mēs to nevaram? Jo mēs saprotam, ka tas automātiski būs saistīts ar daudzām problēmām. Tas būs automātiski saistīts ar tām ciešanām, ko Pāvils runā. Tad, kad jūs staigāsiet gara vadīti, jūs cietīsiet līdz ar Kristu. Ļaujies Dieva vadībai. Ļaujies iemīlēt Dievu. Nepretojies tam. Jo tu taču gribi iemīlēt Dievu. Tu mīli to, kāds viņš ir. Tas taču atsaucās tavā sirdī. Tu gribi, lai šīs lietas plūst tavā sirdī, lai tas izpaužās redzamā veidā. Tas izmainīs tevi. Ļauj Dieva vārdam sevi ietekmēt. Mēs pretojamies, vai ne? Mēs pretojamies. Un tas ir, tad, kad mēs pretojamies, tad tas ir tie vārdi, kas man tur patīk no šīs Jeremijas, ka šie sārņi nebija ļāvušies atšķirt. Tas ir tas, ka mēs pretojamies. Mēs neļaujamies. Tātad ļauj Dieva vārdam ietekmēt. Tā ir cīņa. Tā ir cīņa par to, kurš būs kungs tavā dzīvē. Visas lietas nāk par labu. Tas runā arī par panākumiem. Kā mums saprast, kas mums ir garīgi panākumi? Cik lielā mērā mēs spējam dzīvot saskaņā ar to, ko mūsu dzīvēs ir ierakstījis vai mūsu sirdīs ir ierakstījis Dievs, tik lieli ir arī mūsu panākumi. Mūsu panākumi ir tajā, cik lielā mērā mēs spējam dzīvot saskaņā ar savu sirdi, savu sirdsapziņu, ar Dievu vārdu. Mūsu panākumi nav bankas kontos, mūsu panākumi nav varbūt tur stiprā veselībā un lielā ģimenē, jo šīs situācijas ir dažādas. Mans panākums ir tas, cik lielā mērā es spēju uzticēties Dievam. Cik lielā mērā es varu reāli savā dzīvē dzīvot saskaņā ar Dieva vārdu. Un jo vairāk es to spēju, jo vairāk es varu runāt par saviem garīgiem panākumiem. Un jo mazāk es to spēju, jo mazāk mēs varam runāt, ka man ir kādi garīgi panākumi. Bet galvenais, iemīl Dievu. Nebaidies mīlēt Dievu. Nebaidies ļauties viņam. Nebaidies, lai šis Dieva vārds tevi ietekmē. Tas nevienmēr ir patīkami. Bet šis rezultāts, ka mēs zinām, ka Dievs mūs, kur viņš mūs ved. Nebaidies būt viņam uzticīgs vai uzticīga. Ļaujies tam, kā mīlestība uz Dievu tevi mainīs. Mēs baidamies no šīm izmaiņām. Tāpēc ir vajadzīga šī ticība. Tas ir šis lēciens nezināmajā. Uzticēties Dievam visās lietās. Tas ir kā uzticēties kādam cilvēkam. Tagad tu teiksi visu, ko man darīt un ko man nedarīt, tad tas ir milzīgs risks. Bet ja viņš teiks to, ko es negribu, tāpat ir ar Dievu. Bet tā mūsu ticība Dievam, ka viņš ir labs, ka viņš mūs mīl. Viņš savu mīlestību ir pierādījis ar to, ka viņš ir nomirs. Viņš ne tikai bija gatavs nomirt, viņš nomira par tevi. Viņš ir darījis visu, lai tu varētu tikt glābts. Uzticies viņam, ļaujies viņam. Nepretojies tam, ko Dievs grib darīt tavā dzīvē.
jo Dievs ir labs. Un vienmēr atceries, kāds ir viņa nodoms priekš tiem, kas viņu mīl. Viņam ir nodoms. Lai mēs būtu kā ir rakstīts, "29. pantā, viņš ir nolēmis darīt līdzīgu savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu starpā." Tātad Jēzus ir pirmdzimtais, un mēs pārējie ne tikai brāļi, arī māsas, mēs esam visi kopā. Jēzus savā lūkšanā, Jāņa evaņģēlijā, viņš saka, Tēvs, es gribu, lai viņi ir tur, kur es esmu. Tā ir mūsu Kunga vēlme. Amen. Un tāpēc es gribu, lai patiešām mēs lūdzam katrs par sevi. Es zinu, tā ir arī mana cīņa, un es ticu, ka tā ir jūsu cīņa. Aizvien vairāk un vairāk ļauties Dieva vadībai, Dieva mīlestībai. Būt šīs mīlestības ietekmētiem. Nebūt cietiem, kas nemainās, kas baidās no šīm izmaiņām. Es aicināšu jūs celties kājās un lūgt katru par sevi. O, debes Tēvs, patiešām, es esmu pateicīgs par to, ka Tu esi vēdis un vēdis mani no neticīgas un bezdevīgas dzīves, Tu esi atvedis jau mani līdz šai vietai. Kungs, mīļais Dievs, un es Tev lūdzos, vēdi mani tālāk. Joprojām notiek šīs cīņas manā sirdī, Kungs, mans Dievs. Vēl vairāk, mans Dievs, man vajag ļauties Tavai vadībai. Ļauties un uzticēties Tev, Kungs. Patiešām, lai šie sārņi, kas ir manā sirdī, mans Dievs, lai tie atdalās, mans Kungs. Lai tie nenocietinās un nepieaug pie manis, Kungs, bet atdali visu nost. Es Tev lūdzos, Kungs, mīļais Dievs, patiešām, lai Tavs žēlastība un Tava mīlestība darbojas mūsu dzīvēs. Lai mēs ticam Tev, lai mēs uzticamies Tev, Kungs, kad atdod savu dzīvi Tavās rokās, ka tas ir labākais lēmums mūsu dzīvē. Maini mūs, mans Dievs. Maini mūs, mans Dievs, lai mūsu sirds neiegrib šajā sirds neprātā, kad mēs sakām Tev, es zinu, kā ir labāk. Mīļais Dievs, mēs zinām, ka mēs nezinām. Mēs esam nepilnīgi, mēs kļūdamies, mans Kungs, un tāpēc mēs uzticam savu dzīvi Tev. Kungs, vādi mūs vēl vairāk, mans Dievs, jo šīs dienas ir ļaunas, mans Kungs. Dod mums šo gudrību, izmantot šīs dienas pēc Tava prāta un pēc Tavas gribas. Lai tās mūs ved tuvāk Tavam nodomam, Tavam plānam, mans Dievs, slavu Tev un pateicību. Slavu Tev mūžīgiem Dievam, Tēvam, Dēlam un Svētiem garam. Āmen.